Labdien! Esam atkal Sievietes politikas virtuvē podkāstu studijā. Sveika, Katrīna! Sveika! Sveiciens skatītājiem un klausītājiem arī no Žaklīnas. Kā teica Žaklīna, slimošanai ir arī savas pozitīvās puses. Cilvēks ātri attālinās no visām politikas aktualitātēm, dzīvo citā burbulī un mierā, patiesībā mierā un izbauda atvesļošanās procesu. Vesļojies, Žaklīna, bet mēs gan bišķiņ pacepsimies. Sievietes politikas virtuvē. Nu ko, Katrīna, pagājušajā nedēļā tāda diezgan skaļa ziņa bija par to, ka atsevišķas amatpersonas, diemžēl, atspoguļo mūsu sabiedrības spoguli. Un ja mums sabiedrībā zinām, ka ir daļā iedzīvotāji, kas slimo ar atkarībām, tad arī laikam šī sērga ir piemeklējusi atsevišķas amatpersonas. Tiesībsargs nav ieradies uz kārtējo Saeimas tiesībsarga ziņojumu nolasīšanu, un beidzot jau arī tādi sabiedrībā atzīti žurnālisti nāk ar paziņojumiem, ka viņi zina, kas ir šīs te neierašanās iemesls, un tas ir alkoholisms. Kā tev vispār liekas, kāda tā situācija ir, vai attiecībā uz amatpersonām mums būtu kā īpaši jāskatās? Un vai alkoholismu arī tu uzskati par vājību vai slimību? Es uzskatu par slimību, protams. Un man šeit ir diezgan, es lasīju, ka Saeimas prezidijs laikam tur lēma, ko tu tagad darīt, un tad tomēr laikam uzticēs viņam pašam izlēmt. Es uzskatu, ka, ja ir reāli, pierādījumi, ja ir zināms, ka šī ir tā konkrētā sērga, tad ir jāatlaiž tā amatpersona, nevis kaut kas tur jāgaida, ka man viņš tur pats. Jo, man liekas, labi, slimības ir jārastē, un tas, ka Latvija ir pirmajā vietā tur Eiropā, man liekas, pēc alkoholismu, tas arī ir tur fakts, tur jau par to jau labu laiku ceļ trauksmi, bet es vairāk no tāda viedokļa, ka cilvēks augsta amatpersona, patiesībā pat ja zemāka amatpersona, nenalga, tad, ja tas cilvēks ir alkoholiķis, tad viņš nespēja funkcionēt, kā redzam, nespēja, varbūt kāds ir kaut kāda funkcionāla alkoholiķa, kas spēja, bet ja viņš nespēja, iedomājies, teiksim, tādā iestādē kā tiesībsarga birojas, es nezinu, cik tur cilvēki strādā, viņi nāk uz darbu, un viņi zina, ka viņu priekšnieks, kuram ir visaugstākais atalgojums, viņš vienkārši dzer, un viņam par to maksā ļoti labu algu, un visi pārējie viņa vietā strādā, un kāds viņu aizvieto un tā tālāk. Tur ir es tur saskatu tik daudz problēmas, tur tas ir demotivējoši, tas ir nepareizi, tas ir visādā ziņā, tad tev ir viena augstākā amatpersona, otra, trešā deputāti, ministri, kuri dzer, un tad beigās, tad tev tā arī, tāpēc varbūt tā valsts tur iet, kur viņi iet. Jā, es šajā sakarā nedaudz paskatīju tiesībsarga likumu, un tur 10. pāns tieši to arī saka, ka tiesībsargu var atbrīvot no amata, ja nespēja pildīt savus pienākumus veselības stāvokļa dēļ, vai arī bez attaisnojoša iemesla nepilda savus pienākumus. Trešais ir arī vēl, ja ir pieļāvis kādu apkaunojošu rīcību, saistībā ar savu darbību vai bezdarbību. Jāsaka tā, vienalga, kurš no šiem 3 iemesliem, bet pat druskai visi atbilst šī brīža situācijai, bet tā atlaišana ir tāda, ka 1/3 Saeimas deputātu ir jārosina tiesības sargā atbrīvošana, ja viņš pats neuzsaka sev darbu. Es brīnos, ka tas vēl nav izdarīts, jau cik laiks ir pagājis. Precīzi, jo es tā īpaši tam nebiju iepriekš pievērsus uzmanību, jo, pārsvarā cirkulē tāda viena tanta teica, tikai argumentu un tēnkas. Bet, ja reiz tas ir nācis tik skaļi un tiešām beigās izrādās visa sabiedrība, visi šo zina, es teiktu tā, bišķiņa bumba šobrīd ir Saeimas deputātu pusē, un ja viņi nerīkojas, tad tā ir jau Saeimas deputātu bezdarbība. Bet attiecībā vispār uz tādām augstām amatpersonām,
Jā, es teiktu, ka politiski ievēlētām personām neatkarīgās institūcijās ir ļoti liels risks, ka viņas jau tāpat var būt ievēlētas, neesot visadekvātākie profesionāļi, ja, jo tās vienmēr ir kaut kāds politiskais kompromiss. Ja. Un tad var izrādīties tā, ka, ievēlot šo personu ātri vien izrādās, ka viņa neatbilst šim amatam. Ja. Tādēļ, ir jābūt ļoti skaidrai šai, nezinu, vai to var saukt par impeachmenta procedūru vai kā tam līdzīgi, ja, bet jā, man ne visi likumi tik vienkārši šīs te atlaišanas procedūras tādām amatpersonām neatkarīgās institūcijās paredz. Man arī liekas ļoti interesanti, ka tie cilvēki paši neaiziet. Ja, tu tomēr meti ēnu ar savu rīcību, tu zini, ka tev ir tāda kaita, ja tā vietā, lai, nezinu, tu redzītu šo problēmu un ietu ārstēties, ja, nē, tu paņem slimības lapu, jautājums arī iespējams, varbūt, kad arī ārstēs, ja, bet, arī zem šīs slimības lapas. Starp citu, tur ir divas lietas vēl. Viena lieta ir, kamēr tas nav nācis gaismā, pat kāds tomēr zina, amatpersona, kurai ir liela rīcības brīvība un, iespējams, viņa lēmumi ir ļoti valstiski svarīgi. Ja to zina kāds, kam nebūtu jāzina, tad patiesībā viņa rokās ir manipulācijas instruments. Un šī amatpersona kļūst valstī ļoti nedroša amatpersona. Ja, tātad viņai ir kaut kāds skelets skapī, ar ko var manipulēt. Jā un nē, jo redzi, mēs tur zinām, piemēram, ja tagad, nācis gaismā, pirms tam nebija nācis gaismā. Tieši tā kā tu pirms brīža teici, viena tante teica, tu taču neviens ar alkometru nav mērījis, ka viņš... Jā, bet šis cilvēks, kuram šie lēmumi jāpieņem, viņam varbūt ir kaut kāds periods, kad viņš tā kā grib slēpt šo lietu, un tād gan ar viņu var manipulēt, ja viņam tur saka, bet mēs tūliņ kaut kā laidīsim gaismā par tevi šīs te negatīvās ziņas, un tev tagad jāpieņem tāds vai šāds lēmums. Ja? Viņš visticamāk iesūdzies tiesā par nomelnošanu. Jā, cik viņš jūtās pēc. Bet otra lieta, protams, ir šis te nevainojamās reputācijas kritērijs, kas sākotnēji visam amatpersonu kandidatūrām tiek izvirzīts. Vienalga, vai tas būtu tur prokurors, ģenerālprokurors, jā, vai tas būtu tiesības sargs. Un no šīs perspektīvas skatoties, par kādu reputāciju mēs tu vairs varam runāt. Un tad jau katrs nākošais konkurss mums var draudēt ar to, ka, ja mēs teiksim, ka kāds pretendents neatbilst reputācijai, tad vienmēr būs šis pretarguments. Bet piedodiet, jūs paši iepriekš esat ievēlējuši zinot, kad ir šāda tur vaina vai kaita, ja, cilvēku, kurš galīgi neatbilst nevainojamai reputācijai. Jā, tur reputācija vispār ļoti tāds plašs jēdziens, ja, kas tas ir un kā mēs viņu vispār uztveram. Pirms kaut kādu laiku arī Twitterī bija par to diskusija, tā paša ģenerāla prokurora kontekstā, ja, kas ir reputācija un kā jūs. Bet vēl interesanti ir tas, ka reputācija vienmēr ir tas instruments, dēļ kā var noērēt politiski nevēlamu personu. Pat varbūt labu profesionālu. Jā, bet tad viņš var sūdzēties un tā, tas, kā tu pierādīsi, ja, to reputāciju. Tas ir tāds, bet interesanti ir tas, ka tad, kad pirms ievēl kaut kādu personu, ja, viņi iet saimā pa visām frakcijām pareizi un viņu iztaujā un runā, tad nekad nevienu reizi vispār Latvijas vēsturē nav nekāda pazīme ir bijusi un neviens nav iebildes tur par reputāciju vai par alkoholismu vai vēl kaut ko. Es pieņemu, ka uz atkārtot ievēlot, iespējams, ka nemaz nebija šis gājiens caur visām frakcijām. Es tiešām nepasakoju līdzi. Es domāju, ka bija gan, jo viņiem tomēr vajag to atkārtot ievēlēšanu, tad viņi atkal nāk un runā. Tāds, jā, interesanti. Jā, šeit var pieminēt to, ka, piemēram, profesionāliem karavīriem nedod Dievs viņu pieķer kaut kur dzērumā, ja, vai kaut kā tam līdzīgi, tad visdrīzāk viņiem draud dēļ šīs te sabojātās reputācijas profesijas atņemšana. Izmet tev no armijas un viss tavs ieguldījums profesionālajā dienestā, ja, un viss tev karjerā ir uz mūžu sabojāt. Es domāju, ka tas tā ir ne tikai karavīriem,
pieņemsim mediķis atnāk uz darbu, piedzēries viņam, ko nekas par to nav, tā, ja, tā. Mums tur tā ārstu biedrība tā parasti neraujas ātri atņemt ārstiem šos certifikātus. Jā, viņi tāpat trūks, bet tāpatās. Es domāju, ka ja pacients konstatētu, ka viņu ārstē, piedzēries ārsts, viņam būtu jautājumi par to. Tur tad neiztiktu ar, ārstam pašam jālemj, vai viņam palikt vai nē. Ja, Jā, vienmēr sakot, noslēdzam šo tēmu, skaidrs, ka mūsu sabiedrībā šī alkoholisma atkarīga ir liela problēma. Patiesībā mūsu likuma attiecībā uz alkohola pieejamību, viņa apkarošanu ir daudz par vāju. Mēs neesam tik pieaugusi sabiedrība, lai paši ar to spētu tik galā. Skumji, ka mūsu amatpersonas ir sabiedrības spogulis, ja, bet ar to ir jākaro un tas nav jātolerē, ir, protams, jāpalīdz, bet tā palīdzēšana nav tā ar acu pievēršanu. Pilnīgi citam jābūt šim stāstam. Ejam pie jaunas tēmas. Ejam. Labi, tad, piedāvāju, vakar bija sižetiņš televizorā par 53 miljoniem, kur izlozes veidā sadalīti skolu ēdināšanas konkursos. Loto. Loto, jā, viens no pelnošākajiem valsts kapitāla sabiedrībā, starp citu. Jā, interesants šī tēma. Es viņai pievēršu uzmanību lielāku, tāpēc, ka es pati pirms kaut kāda laika. Tev ekrāns pazuda. Jā, tagad atgriezās. Sāc vēlreiz. Vakar televizorā bija. Jā. Vakar skatījos raidījumus televīzijā un, protams, ka nevarēja nepievērst uzmanību, ka 53 miljoni tika Rīgas skolu ēdināšanā izlozēti loterijas veidā. Man šī tēma interesēja, tāpēc, ka es pati pirms kādu laiku arī rakstīju par citiem iepirkumiem šajā jomā. Tas bija šogad, tas nebija tā kā sen pirms kādu laiku. Starp citu sižetā bija atsauce uz to vēstuli, ko ēdinātāji tur anonīmi bija rakstījuši janvārī. Un tur ir, viens ir skaits, ka 53 miljonus varbūt nevajadzētu loterijai, ja, bet tur bija arī tā, ka tā kaita, es domāju, ka jāskatās bišķi plašāk uz pašu to ēdināšanas. Principā es dalu to problēmu, kas, par ko vispār stāsts, divās daļās. Ja. Viens ir tas, ka uzņēmēji tur cīnās savā starpā, ja, un otrs ir par to, kā tad mēs izvēlamies uzvarētāju, ja, par izlozi. Ja mēs bišķi par to pirmo daļu gribētu pievērsties, tad tur bija tā, ka tur strīds starp visiem tiem uzņēmumiem. Viņš jau sen, tā vēstule, kas bija janvārī, ja, viņas citu, kas ir interesanti, bija izsūtīta tur, gan konkurences padomu, visu kaut kam, un arī mēdījiem, gan drīz visiem. Bija gan televīzijas, gan LSMs, gan Leta. Neviens, tas bija janvārī, un neviens par to neuzrakstīja. Un tur bija tie uzņēmēji, kuri tagad ir vinnējuši konkursā. Viņi bija viņi bija apsūdzējuši kartelī. Es nebaidīšu no šī vārda, jo ne jau es viņus apsūdzēju. Bet tie uzņēmēji bija, vai tie vai citi, jo vēstuli bija anonīmiem. Bet uzņēmēji bija uzrakstījuši, ka reku pastāv kartels starp 3 uzņēmumiem. Un viņi bija tur savilkuši. Jā. Viņi bija savilkuši, ka tas ir, tur kā kurš uzvarējis, kādās daļās, kur viens piedalās, tur cits nepiedalās. Viņi bija savilkuši, ka tur ir vienošanās. Un principā es pēc tam pētīju tur caur Lursoft arī, ka tā ir, ka visi tie 3 uzņēmumi īpašnieki ir savstarpēji vai pazīstami, vai viņi vispār ir saistītās personas, un tad viņi tur kaut kā mēģinājuši tur. Un toreiz, tad es aizrakstīju konkurences padomē, un konkurences padome pateica, ka, tā kā vēstule ir anonīma, tad viņi tā kā, nevarot neko izdarīt, tāpēc, ka viņi nezina, no kam paprasīt papildus informāciju. Kā te parasti tas notiek? Trauksmes cēlāju? Nē, trauksmes cēlāju, tas likums uz viņiem neatiecās, jo trauksmes cēlājiem jābūt tā kā no organizācijas iekšienes kaut kā tā, ka tas īsti nevarot, tas uz viņiem neatiecās, un ka to, ka viņi to vēstuli tagad ir aizsūtījuši visiem, ka tas vēl apgrūtina izmeklēšanu, tāpēc, ka tad
tie, kurus tā kā, tie, kurus apsūdz, apvainoja, teiksim, tie tad var sagatavoties, tur nodzēst pierādījums, izdzēst un viss tā. Tagad mēs redzam, ka tagad ir, tā vēl viena, tas galvenais elements bija tas, ka Rīgas doma, bet ne tikai Rīgas doma, bet Rīgas doma kā lielākais šāda veida pasūtītājs, bija ielikuši, ka jābūt produktiem ar to zaļo karotīti, ko vispār izrādās, beigās papētīt, ko vispār nodrošināt nav iespējams, jo principā vietējie ražotāji nemaz nevar tādu apjomu nodrošināt. Ja? Tad, tas tā. Tagad Rīgas doma ir novienkāršojusi, ja, lai palielinātu konkurenci, tagad nav vairs zaļās karotītes un vēl virkni. Tagad ir uzvarējuši, citi uzņēmēji, un tagad tie 3 ir iesnieguši sūdzības. Skaidrs, ka viņiem tur ir kaut kādas kašķis, ja, un viņi tur mocās. Bet tas, kad izlozē, interesanti būs pasakot, kā beigsies. Es domāju, ka iepirkuma uzraudzības birojas, es pieņemu, ka viņš atļaus slēgt līgumu, jo jau viss likumīgi, kāpēc lai to nedarīt. Ja? Bet kā tas ir iespējams, ka visiem bijis vienāds punktu skaits un līdzīga cena, te gan ir jautājums. Ja? Tas tāds... Jā, jāsaka, ka esot bijuši 7 pretendenti šajā konkursā. Jā. Un var spriest pēc ziņas, ka visiem 7 ir bijis vienāds punktu skaits. Kā tas var būt? Tad kaut kas ļoti primitīvs ir bijis ielikts nolikumā, burtiski tā, ka kopsumā 5 punkti, jā, un tad vai nu ir vai nav, un ja ir, tad visiem sanāk 5. Bet tas jau vēl nav viss, tur jau labi pieņemsim, ka punkti visiem vienādi, bet tad jau iestājās, teorētiski būtu jāiestājas nākamajam kritērijam, kas tad cena. Ir svarīgāk? Precīzi, un tieši šo es gribēju minēt pie izlozes, ja? Tātad labi var saprast saimnieciski izdevīgākais, kur var būt vēl nospēlēt bez cenas vēl kaut kādas citas lietas, ja? Kaut es uzskatu, ka tādos lielos iepirkumos būtu jābūt 2-pakāpju iepirkuma sistēmai. Pirmajā tu izēji cauri kaut kādām tām kvalifikācijas lietām, nonāc pie vieniem nosacījumiem, kas neskar cenu, un tad tālākā otrā kārta ir tikai un vienīgi par cenu. Jo patiesībā jau sabiedrību, tad, kad tiek izpildīti visi kvalitātes un visi citi kriteriji, interesē cena beigās, jā. Kādēļ pie vienādām cenām beigās primārais tomēr nenospēlēja cena, nav skaidrs. Viņi saka, ka šāda situācija ir bijusi paredzēta un nolikumā esot bijusi paredzēta izlozes iespēja. Jā, te jautājums, tas nekur neizskrējas, meklēju IUB, tas arī nekur neredzēju. Kādas tad bija tās cenas? Jā, sižetā bija par to, ka tās cenas esot galā ir bijušas tās summas līdzīgas. Tad vēl pasakiet vēl, ka vienādas cenas bija. Tad ir vēl vairāk jautājumu. Jo nevienā mirklī nepateic, vai izlozētajam pretendentam ir lētākā cena. Es saprotu, ka viņas tik līdzīgas, ka tur ir cita veida jautājumi, bet kur redz tās cenas, kur nav bijis. Zini, kā 53 miljonos līdzīgs var būt arī tad, ja pa 500 miljonu cena atšķirās, un tomēr tā ir liela summa. Nē, redz, te ir iepirkums ir sadalīts 25 daļās. Jā, tā kā, viens, piemēram, dabūja 9 daļas, tas lielākais, jā, un tad tur vēl sadalījās, bet tās ir 25 daļas, tas faktiski ir, 2 tur, dažādas tās summas, gribam no skolas skaita, jā, bet, 2-3 miljoni tā. Lūk, tā kā nav jau arī tā, ka visus dabūja viens, jā, tā kā, bet, tas tā interesants, jā, vienam ļoti veiksmīga roka ir, kad... Jā, lai tur pārbauda visi tie, kuriem šis iepirkums ir jāpārbauda, skaidrs, ka pārsūdzībām ir laiks, jo nākošais ēdināšanas uzsākšanas periods sākās 1. septembrī. Jācer, ka vismaz visas pārsūdzības procedūras līdz tam laikam gan beigsies un mūsu bērni saņems ēdināšanu Rīgā. Bet es šajā sakarā gribu pieminēt vēl vienu citu lietu par skolēnu ēdināšanu, proti Ministra kabinets tikko svaigi skatīja informatīvo ziņojumu, ko bija sagatavojusi Zemkopības ministrija par skolēnu ēdināšanas sistēmas pilnveidošanu Latvijā.
Un informatīvais ziņojums galvenokārt tika sagatavots tādēļ, ka Eiropas zaļais kurs prasīja pārskatīt visu ēdināšanas sistēmu, lai, būtu pēc iespējas ilgspējīgākā šie te risinājumi, lai būtu bioloģiski tur labāki produkti un tam līdzīgi. Tas, kas mani reāli tracina visā šajā stāstā, ir tas, ka jāatzīst, informatīvais ziņojums uzreiz sākumā pieskārās pamat problēmai. Proti, ka mēs neēdinam visus bērnus, bet ka valsts nodrošina ēdināšanu tikai 1.–4. klasēm. Ja? Līdzmaksājumi turklāt 50%. 50% piemaksāt pašvaldības. Ja? Un tā ir pamat problēma, jo arī tur tālāk tiek atzīts, ka lielai daļai vecāku ir problēma nodrošināt bērniem šo ēdināšanu. Eiropas garantija bērnam ir tāda pieņemta Eiropas Savienībā jau tāpat nav laikam vēl direktīva, 21. gadā, kas paredz vienu siltu maltīti bērnam dienā. Un mums Latvijā ir problēma ar to, lai arī 20% no bērniem atbilst kaut kādam sociālajām statusam, kad pašvaldības visdrīzāk palīdz un nodrošina brīvpusdienas skolā, ja? Tad 80% atkarīgs no pašvaldības, vai pašvaldība grib vai negrib, vai var vai nevar, jo tas ir vairāk, es teiktu, tāds politiskie lēmumi, pat ne finansiālo iespēju lēmumi. Ja? Un neskatoties to, ka šis informatīvais ziņojums to pasaka, ka tā ir pamat problēma, beigās visa tā ziņojumā skartie jautājumi aiziet par kaut ko pilnīgi citu. Ja, proti, kā mēs tur radīsim kaut kādu jaunu sistēmu, kurā mēs varētu reģistrēt kaut kā kur zaļāk produkti vai kur tur kvalificējas tam vai šitam. Ja. Tur kaut kādas tādas sistēmas un šādas sistēmas. Tad mēs veidosim tur skolānu ēdināšanas padome rentajiem locekļiem. Ja. Tad visa šī informatīvais ziņojums ir tapis 25 diskusijās ar 30 darba grupu locekļiem klātesot. Ja. Cik tur ir līdzekļi iztērēt tikai, lai runātu, ja? Un beigās pazūd viss tās pamatlietas, ko labāk būtu visur ietaupījuši, ja, uz kaut kādām vēl citām murgiem, ja? Bet nodrošinājuši vienai papildus klasei ēdināšanu, vienai klasē klāt, lai nodrošinātu valsts tos 50% no ēdināšanas. Tas izmaksā aptuveni 5,5 miljonu eiro gadā. Tas vispār nekas. Vienkārši izcili, kā lai saka, tāda bezdarbība un neredzēšana situācijas, ja. Izglītības un zinātnes ministrija, tad, kad Labklājības ministrija bija slavenajā demogrāfijas ziņojumā ielikusi to, ka ēdināšana līdz 9. klasē ir prioritāte arī attiecībā uz demogrāfijas problēmu risināšanu, ja. Tad Izglītības ministrija pateica, ka viņi vispār no šīs funkcijas gribētu atteikties. Tā ir sociālā funkcija, no kuras viņiem ir jātiek vaļā attiecībā uz to ēdināšanu. Viņi par to negrib neko dzirdēt, un tas, ka tas ir tur ilgtermiņa ieguldījums, ko ir atzinuši visi eksperti, ja? Proti viena silta maltīte bērnam skolā dotu milzīgi ieguldījumu sabiedrības veselībā, tā skaitā attiecībā uz liekā svara likvidēšanu, tas reāli samazinātu izmaksas mājasemniecībās, ja, jo kolektīvi organizējot to, tas vienmēr ir lētāk. Tas veicinātu skolas apmeklējumu, kas ir arī pierādīts datos. Un tas arī veicinātu bērnu sekmes, kas ir reāla problēma Latvijā. Šo visu mēs ignorējam, papļarkstam 25 darba grupās un diskusijās un ejam tālāk. Kāpēc? Kā jauni, jā. Jā. Domājot par to, ko pārunāt mūsu podkastā, es sapratu, ka mūsu raidījums ir reizi nedēļā. Un mēs atlasam, protams, tās dažas tēmas, un liekas, ka it kā visam esam izgājuši cauri, kas nedēļas laikā ir sakrājies, bet publiskajā komunikācijā, sociālajos tīklos, tur ir tāds podkāstu režīms nepārtraukti.
Jā, dzīve. Un tur dzīvo dzīvi ikdienu, un var jau teikt, ka tas ir tāds lielāks burbulis vai mazāks burbulis, bet tas ir aktīvs burbulis, un manuprāt, tas ir diezgan ietekmējošs burbulis. Katrīna, bet tev bija pagājušo nedēļu tad diezgan asa diskusija par to, kur kāds gribēja Twitterī esot, apgāzt Twittera nozīmi, lomu un gandrīz esamību. Par ko bija stāsts? Bija tāds, jā. Tad, interesanti, ka tas, kas daudziem liekas ļoti man liekas tāds mērens, ja tur es tā parunāju apkārt, tur man cilvēki saka, kas jums tur gandrīz vai tur neizkāvēties, lai gan man liekas, es parasti cenšos pielāgoties tam stilam, kā cilvēki raksta. Ja cilvēki tur raksta kaut ko apgalvojumu formā, kaut kā ļoti asi, tad attiecīgi tā arī atbild. Jā, tur bija sākumā bija ierakstījusi žurnālisti Inga Spriņģe tur kaut ko, bet to es nereaģēju pati, bet tad iznāca ar paziņojumu Anastasija Tetarenko-Supi, kas ir žurnālistu asociācijas arī vadītāja no nesenā laika. Un tad viņi tā diezgan konkrēti apgalvoja, ka šitas viss ir jāizbeidz, ka Twitteris ir miris, viņam nav nozīme. Un jāizbeidz kādā veidā, ka jāsāk ir slēgt ciet un vērt konti, kaut kā jāsūdz. Taisnības laba jāatzīst, ka tā diskusija, ja viņi var saukt par diskusiju, ja viņa aizsākās tā, ka bija citā intervijā, ja viņai tur bija, laikam Delfos viņai bija intervija, neatceros es pat vairs, bet viņa tā kā, viņa bija pateikusi, ka ne jau Twitteris lems, kā vajag tur, kam darīt, ko sabiedriskā mēdija un tā. Un tur bija kaut kas paķēris jau to frāzi, un viņa tā kā pagrozījis, ka viņa pateikusi, ka Twitterim nav nekādas nozīmes, un ka tā vispār nesot sabiedrības daļa, kur ir jāņem vērā, ja kuras viedoklis būtu jāņems vērā. Tad beidz es gribēju, es kā iesaistījos šajā diskusijā, jo, manuprāt, jā, es piekrītu, Twitteris nav varbūt ļoti plašs, jā, bet, teiksim, tā cilvēku skaita ziņā. Bet joprojām ir gan politiķi, gan cilvēki, kuriem ir ļoti daudz sakotāju, kuri nav tur, visi tur kaut kādi fake, ja. Un tā, kā mēs arī redzam, ka ļoti daudz tomēr kaut kādas diskusijas plašākā sabiedrībā paceļās tieši no Twitter, tāpēc, apgalvot, ka viņam nav, teiksim, tā, nav kaut kāda ietekme, ja tā var teikt, ja, tad, manuprāt, tas tā diezgan nepareizi. Ir fakts, tu viņu vari mēģināt mainīt, bet vienkārši izlikties, ka viņš ir neeksistents, tas ir ļoti tā interesanti, tāpēc, jā, tas bija tā iesaistījis. Jā, Twitter apkarošana tā nav jauna tēma. Skaidrs, ka pirmais aizsākums, man liekas, bija tad, kad Masks nopirka šo platformu, ja, un tad kaut kā tie, kuriem nepatika tas, kas tiek šeit publicēts, ja, tad tie mēģināja apgalvot, ka, tagad naida runa tiks kultivēta un anonīmie visi troļi, visi sāks veidot sabiedrisko domu. Es teiktu, ka tas jau īsti tomēr nav apstiprinājies, un neskatoties uz to, ka ir ļoti daudz arī pret Maska komunikācijas tai pašā Twitterī, ja, viņa nav slāpēta, un viņa joprojām parādās, un tas pats groks, kas ir ielikts mākslīgai intelekta, ja, tas rīks X platformā, tam uzdot tik jautājumu, ja, par Maska rīcību, bet tam, tur nekur netiek slāpēta kaut kāda kritika viņa virzienā, ja, tā kā man liekas arī vēl teiktu, ka mēs pārspīlējam, jā, ar to, ka šis ir tāds sabiedriskās domas vienā virzienā ietekmējošs instruments, pilnīgi nē. Man liekas, ka tā atšķirība, ja, Twitterim no daudziem citiem sociālajiem medijiem ir tāda, un kāpēc iespējams daļai cilvēki, es nezinu, varbūt vājāk nervi vai kas, ja, bet, tiešām, tā jau var būt, vai ne, tāpēc, ka, ja mēs paskatāmies tad, kad Masks nopirka Twitter, ja, un tad, kad sākās runa, ka visi Twitterus tur visu sliktu, tad vienkārši kaut kāda bedra, kur visi tikai lamājās, ja, tad izveidojās Blue Sky. Es nekur neesmu redzējis nekādas atsauces vai kaut ko no Blue Sky. Tā mediju, zin kā citai. Labu gribot arī Latvijas daudzbērņu viņa apvienībai uztaisīt tur kontu un, protams, visas labās pozitīvās ziņas es tur arī nopublicēju, bet tur nav nekādas rezonances un nekādas kustības. Twitterī cilvēki runā tieši valodu. Viena viedokļa paudēja klubiņš, es teiktu, jā. Dēļ tā, ka tur cilvēki Twitterī runā, vienkārši viņi raksta tiešā tekstā, ko viņi domā, jā. Bet
savādāk jau tu nevari. Visi ir pieraduši, cik daudzus gadus ir bijis viss šis te politkorektās runas, ar kurām, visur ir, tur kaut kādi gari, neko neizsakoši teksti, un Twitteris jau ir izveidojis tādu, ka cilvēks pasaka vienkārši īsi to, ko viņš domāja, viņam tur arī, tas zīmju skaits tur nevar izvērsties, tu neesi samaksājis, ja. Un sanāk, citreiz, protams, ka sanāk pārvetam, citreiz vēl kaut kas, tur tā viņš arī izveidojas, ka tur vismaz ir īsi konkrēti, un no tā arī viss iet, bet, Es teiktu, ka ir bijuši tomēr arī daudz reiz politiķi norēģējuši uz cepienu Twitterī, un es domāju, ka Twitters savu lomu ir nospēlējis viennozīmīgi daudz lielāk nekā mans balss institīvs. Man tiešām, manuprāt, tas, viennozīmīgi. Jā, tā kā ļoti labs instruments, skaidrs, ka tas nav ne gala vārds, ne visas sabiedrības spogulis, un tomēr, savu veidu platformā, kurai būs būt. Jā, būs būt. Ko, Katrīna, vēlēšanas tuvojas, jā? Ko tu esi pamanījusi, kas notiek ar aģitācijām, antiaģitācijām? Tas droši vien šis jautājums to arī iet ļoti labi kopā ar atkal papierakstējām un viss, ja? Tad, kā mēs atcerāmies, bija grandiozi plāni gan valdībai, gan kas, un viss ir jau cik ilgi runā par to, ka vajadzētu samazināt tur birokrātiju, ierēdniecību, ko vēl. Tad tagad pagājušajā nedēļā bija Saeimā iesniegts priekšlikums par to, ka vajadzētu pa 30% samazināt valsts sektorā, laikam tā, valsts pārvaldē strādājošo skaitas jāsamazina, esot pa 30%, un, Ziņa izskanēja mēdījos. Ziņa izskanēja ļoti interesanti. Ziņa izskanēja, kad ierosinājusi viena partija, te bija baigi interesanti, tāpēc, ka, ko viena partija, tas ir fakts no žurnālistikas viedokļa, tev jānorāda, kura partija, ja, tu nevari vienkārši viena partija, un tad visā tālāk ziņā partija, kura to ierosināja, un tad, vispār, visas ziņa kaut anonīma, bet respektīvi, kad es nezinu, kas ir, vai tad tas knabi ir iebiedējis tik ļoti ar to savu aģitācijas sodiem, vai ko, kad, tas jau ir aizgājis, man liekas, tam drausmīgam absurdam. Bet jā, pēc būtības jau, tātad to bija ierosinājis Latvija pirmajā vietā. Es tagad, lai neko nepārkāpt, nosaukšu visus, ja. Pārnobalsoja Nacionālā apvienība, pārnobalsoja Latvija pirmajā vietā, apvienotais saraksts, un vēl daži, viens deputāts no ZZS bija pār, tur laikam kaut kur bija brīvie balsojumi, laikam tā izstāst, tad pret bija Jaunā vienotība un progresīvie, un tad tur bija tie, kas nebalso un atturas, man ļoti patīk šī sadaļa vienmēr, ja tāpēc, ka, tie ir tie, kas tā kā, laikam viņiem sirdsapziņa saka, ka tā kā būtu pareizs lēmums, bet ka partija saka, ka nevajag tā darīt, ja. Lūk, it kā pa 30% samazināt, viņi kā bija ierosināti jau nākamajā budžetā, tas tā kā būtu jāatver. Skaidrs, ka tas ir populisms. Jā, bet, tomēr tas arī nebūtu labi, varbūt nesamazināt pa 30, samazināt bišķiņu, ja gribētu, samazināt bišķiņu mazāk, bet tas nebūtu, manuprāt, nekas ārkārtējs, jo, ja tev viss krīt, iedzīvotājs skaits krīt, ja, teiksim, tev visi rādītāji samazinās, ko tad tā valsts pārvalda apkalpo, nav jau to iedzīvotāji, viņi kļūst ar vien mazāk, bet, vēl visās speciāli apstījos cietumos mazāk cilvēku, priekš kā mēs viņus būvējam, ja tur mazāk ir, piemēram, ugunsgrēku, skaits dzimstība samazinās, mirstība nesamazinās, ja tas nozīmē, ka joprojām mirst ļoti daudz cilvēku, tāpēc, ka viņi vienkārši slimāki un tā. Kāpēc tieši kaut ko neizdarīt un nesamazināt? Nē, papļāpāsim, iesim tālāk. Jā, skaidrs, ka it kā mums tuvojas pašvaldību vēlēšanas, bet nezinu, par ko domā vadošās partijas, kuras šobrīd veido valdības koalīciju, viņu darbi valdībā ir viņu arī pašvaldību reklāmas vai antireklāmas. Ja? Un es arī tieši šajā sakarā gribēju paskatīties, kā tad mums tas valdības izrāviens, ja? Kur taču tur bija 4x4 un darbi tuliņi sekos un kā. Nekur nekādas paziņojums neatradu, nekas pēdējā laikā nav noticis, kā jau mēs iepriekšējā raidījumā runājam, viss tā kā klusu, nekas nenotiek, ne labi lēmumi, ne slikti lēmumi. Paskatīšos ministru kabineta darba kārtību. Varbūt tur kaut kādi milzīgi lēmumi
lēmam iet cauri, ja. Nu, jāsaka, diezgan skumji, ja, piemēram, atradu tādu tiesību aktu, kurā tiek precizēts pārtikas paku zivju konservu sastāvs, kurš ir svarīgi tomēr taisīt tādus grozījumus, ja, un tā, nopietna lieta. Ja, bet vienu nopietnu lietu gan es atradu, proti izrādās, ka jau pagājušā gada nogalē ir bijis lemts par to, ka aviācijas nozarei nav vairs jāmaksā maksa publisko aktīvu pārvaldītājam posesoru par valstī nepieciešamo stratēģisko rezervju nodrošināšanu aviācijas degvielas formā. Un šobrīd caur ministru kabinetu iet lēmums, kur šis te pienākums domāt un nodrošināt strateģiskās rezerves, proti aviācijas degvielu, aviācijas nozarei tiek uzlikts pašai, un tās ir jāveido no 1. jūlija. Un šis te publisko aktīvu pārvaldītājs posesor tikai kontrolēs. Par ko es vispār runāju? Eiropas Savienības direktīva nosaka, ka katrai valstī ir jāveido stratēģiskās rezerves svarīgos nozarēs un svarīgām precēm. Proti, ir jābūt medicīnas rezervēm, ir jābūt pārtikas rezervēm, ir jābūt enerģētikas drošības rezervēm, galvenokārt naftas produkti. Tās būtu tā kā šīs te civilās rezerves, un ir jābūt arī, protams, materiāla tehniskās daudz dažādas lietas, ja tā skaitā, kaut kādās krīzes situācijās, ko uzreiz var iedarbināt. Arī, protams, militārās, bet tas ir vēl cits lauciņš, jā. Par šīm te rezervēm mums šobrīd sistēmiski atbild publisko aktīvu pārvaldītājs kapitāla sabiedrība posesor. Un tas princips līdz šim ir bijis tāds, ka nozares, kuras darbojās, kurām šie te produkti būtu jānodrošina ikdienā, viņi maksā šo te maksu, lai šīs te rezerves organizētu šis posesori. Pagājušā gada nogalē, izrādās, ir bijis ļoti interesants lēmums par to, ka pēkšņi aviācijas nozarei šādas rezerves, maksa par rezervi uzturēšanu nav vairs jāveic. Manuprāt, tas ir bijis tikai un vienīgi Air Baltica glābšanas kontekstā, kad pēkšņi avio kompānijai tiek iedot šī te iespēja nemaksāt šādu te maksu. Es citu izskaidrojumu tā kā nevaru šeit atrast, jā. Jo šīs rezervēm jābūt diezgan lielām. Tātad, proti, viņām ir jānodrošina 90 dienu apjoms, jā, tātad patēriņa apjoms. Šis lēmums, kas šobrīd iet caur ministru kabinetu, viņš paredz to, ka tātad aviācijas nozarei šīs rezerves būtu jāsāk veidot no 1. jūlija pašai un posesor tikai kontrolēs. Jautājums, kas? Šis lēmums pagājušā gada nogalē bija par to, ka jau nav jāmaksā šī maksa jau par visu 24. gadu. Tātad pirmām kārtām, vai aviācijas nozarei kopš 24. gada un mūsu lielākajiem spēlētājiem Air Baltica nav šāda aviācijas degvielas rezervju līdz pat šo pusotru gadu laikā. Vai arī viņas ir bijušas, posesori viņas ir nodrošinājis, bet vienkārši aviācijas nozara viņas nav maksājusi, līdzīgi kā tie ir citi dalībnieki, un valsts ir savā ziņā uzsaukusi šo te rezervi nodrošināšanu. Atbildes uz šo, protams, nevienā anotācijā šim lēmumam es neatrodu. Jājautā posesoram, tad ja jau viņi kontrolējuši, tad jau droši vien kaut ko, bet kaut ko izkontrolējuši būs, bet es tev piekrītu, ka izklausās tas pēc daļas no Air Baltica, teiksim tā, pagaidu uzturēšanas plāni, jā. Jo, ja 90 dienām interesanti, cik liela summa tur ir bijusi un cik tas vispār ir liels apjoms un tā, bet var jau būt, ka uztaisījuši, bija jau tā, ka atceries,
visiem citiem, viss citas degvielas rezervas. Valsts nolēma, ka nevis degvielas tirgotāji to uzturēs un mums būs degvielas cenā, bet tieši otrādi, ka tagad valsts pirks un pati glabās. Un jums tagad nebūs cenā. Ja viņi tagad ir pamainījuši, tad sanāk, ka viņi attiecībā uz aviāciju ir pieņemuši pilnīgi pretēju lēmumu, ka lai viņi paši tur tiek galā nosacīt, un tad varbūt viņš tagad ierēķina cenā. Bet jebkurā gadījumā viņiem maksa bija tāpat par zesaram jāmaksā, tā kā jebkurā gadījumā tam bija droši vien jābūt tāpat cenā. Jautājums jau... Jo šo te rezervju uzturēšanas tas princips Latvijā ir, ka viņš ir pašfinansējošs. Jā, bet tas ir, manuprāt, arī, ja ir centralizēti viens iepērk rezervas, piesim, posesoru, kā bijis iepriekš, kad viņam jāmaksā, tad jau sanāk, ka tas būtu bijis izdevīgāks, ja tu pēc lielāku apjomu, tad tas izmaksā lētāk, nekā katrs atsevišķi pērk un pats tur kaut ko čubinās, ja, ko tu labi, bet no aviācijas nozarē mums nav te baigi daudz spēlētāju, ja. Man šis tomēr liekas interesanti, ja, vai kā tad īsti ir? Pirmkārt, vai mēs esam nedrošā situācijā, ka mums nav aviācijas nozarē šobrīd rezerves ar aviācijas degvielu, vai arī, valsts kaut ko ir uzsaukusi, neprasot nozarē viņu finansēt, ja. Bet, Air Baltica stāsts šeit kaut kur pavīd, kaut arī nevienā vārdā netiek pieminēts. Katrīna, cik tu nedēļas vai dienas pēc vēlēšanām dod, kad izskanēs Air Baltica stāsts atkal? Un tur skaidrs labi, tagad līdz vēlēšanas ir maz, kas ir palicis, vai ne? Tagad jau tuliņ jau viņas ir, bet es domāju, ka uzreiz sāks cilāt šo jautājumu, bet iespējams, ka tas nebūs baigi publiski, ja, teiksim, es ļoti labi iztēlojos, ka tajā, teiksim, pēc kurš sanāk mājas 7. jūnijas vēlēšanas, vai kurā 7. laikam, piemēram, tad pēc vēlēšanām, tad, kad ir viss tas, tas laiks, kad visi runā tikai par vēlēšanu rezultātiem. Runā tikai par rezultātiem, mēģina savērpt koalīcijas katrā pašvaldībā, mierīgi var iztēloties kaut kādā MK sēdes slēgtajā daļā, pakluso pieņemt kaut kādus tur 150 miljonus, piemēram, Air Baltica. Es kaut kā tā to iztēlojos, es nezinu. Protams, ministrs kabinetam vēl būtu izdevīgi sagaidīt Saeimas sesijas pārtraukumu, kas ap Jāņiem tiek izsludināts, un tad arī, tad vairs nav tik mobili tie Saeimas deputāti, kas bieži vien nav tā kā īsti kontrolējami, tikpat labi arī pozīcijas deputāti pēkšņi var kaut ko sākt pa skaļu runāt un buntoties un pretoties, ja. Principā parasti ministrs kabinets mēģina novilkt vēl līdz Saeimas brīvdienām, ja. Vispār tas nav pretrunā ar to, ar manu versiju. Labi, gaidīsim, kas te būs. Ak, Dievs, protams, ka gribās jau cerēt, ka visas tās šausmas un aizdomas, ko mēs pieminam, ka tas ir pupu mizas un ka tas nav un mēs jau viņas nepieminam, tāpēc, ka bez pamata. Mēs vienkārši zinām, ka tas tā parasti notiek. Ja? Tas ir tāds novērojams vairāku gadu. Raidījuma izskaņā es gribu aicināt pievienoties trešdien, 28. maijā Latvijas bankas rīkotajai tiešsaites diskusijai par demogrāfiju. Arī Latvijas banka ir ķērusies klāt demogrāfijas problēmu pētīšanai, ir uztaisījusi pētījumu. Es, kā Latvijas daudzbērņu viņa apvienības pārstāvā arī kā eksperts piedalīšos šajā diskusijā. Jāsaka tā, ka mums pirms diskusijas jau bija neformāla tikšanās ar visiem dalībniekiem diskusijas un jau šķīlās pirmās dzirksteles, jo atsevišķi pieaicinātie eksperti, laikam no Latvijas bankas puses nebija īsti iztestēti un jau izrādīja pretestību Latvijas bankas secinājumiem, kurus savā ziņā izprovocēju es, bet es neesmu parasti tik ļoti orientēta uz publiskiem kašķiem, bet, protams, es arī uzskatīju, ka atsevišķi secinājumi īsti neatbilst tam, kā es domāju un ko es esmu arī izpētījusi citās valstīs, kā tas tā. Cikos ir? Tas ir 11. Būs jāskatās. Uz redzēšanos līdz nākošajai nedēļai. Tā. Tas šodienai viss. Paldies, ka noklausījies mūsu sarunu, un ja vēlies atbalstīt šo raidījumu, uzraksti labvēlīgu atsauksmi vai piešķir labu reitingu manam podkastam un padalies ar šo ziņu savu paziņu lokā. Tiekamies jau drīz nākamajā sarunā Politikas virtuvē.